citu veidu, kā viņi plūst, bet tāpēc sanāk tā, ka it kā elektroni plūst no tās vietas, kur viņi ir vairāk, uz to, kur viņi ir mazāk. Bet, ja mēs runājam par bateriju, tad baterijā tā strāva plūst no plusa pola uz mīnus polu. Labi, šos divus es vēl varētu saprast, ka tie ir sajaukti savām vietām, kad tur varbūt tā atbilde nebija tik precīza. Bet es īsti nevarēju saprast, kāpēc arī diezgan daudziem bija šī atbilde, kas ir, kad negatīvie lādiņi savienojas ar pozitīviem lādījumiem, notiek izlāde, jo izlāde ir tikai tas, ko mēs skatījāmies, kas ir, piemēram, zibens, vai tad, kad esam saberzējuši, piemēram, gar matiem balonu, un tad es redzu dzirkstelītes tikai tajā brīdī, kad ir dzirksteles. Līdz ar to izlāde un elektrība ir kaut kas tāds, kas galīgi neiet kopā, jo elektrībā visi elektroni ļoti skaisti plūst no viena puses uz otru pusi. Savukārt, ja notiek izlāde, tad tie elektroni vienkārši savienojas atpakaļ ar pozitīvām daļiņām, ar protoniem, un nekas tālāk nenotiek, nekādas elektrības vairs nav. Ja vien nav, piemēram, ļoti, ļoti spēcīgi uzlādēti mākoņi, milzīgs negaiss, tad ir vairāki zibeņi. Bet ikdienā mēs zinām to, ka parasti ir tā, ka, ja, piemēram, ir, nezinu, saberzējies gar kaut kādu, piemēram, sintētisku audumu, un ja es pieskaros metāla priekšmetam, tad parasti ir tā, ka tā izlāde, tā dzirkstele un tās sāpes ir tikai vienu mazu brīsniņu, nevis to, ka tā ir kā elektrība, kā elektrības trieciens. Bet par visiem pārējiem viss bija ļoti labi un viss bija saprotams. Tad vienkārši šim pievēršam uzmanību tiem, kuriem tas bija nepareizi. Un to var gan tajā uzdevuma.lv paskatīties, gan arī e-klasē. Ja uzspiež virsū uz vērtējumu, tad var atvērties un paskatīties, par ko tieši ir bijusi tie punkti ir pazuduši. Tā, varbūt kaut kāds jautājums par to iepriekšējās nedēļas testu vai kaut ko tādu. Ir kāds jautājums? Nav. Labi. Tā, tad otra lieta, ko es gribēju vēl parādīt, kā izskatās mūsu šodienas fizikas stunda e-klasē. Tas ir tās lietas, kas tur ir pievienotas, lai ir vieglāk orientēties. Tad tūlītās to es nošēroju. Tā. Nu, lūk, vien atvēru tādu skatu, kur var redzēt arī visus pārējos tās dienas priekšmetus. Un tad vairākas lietas. Viena lieta, kas ir šajā nedēļā, kas nav parasti citās nedēļās, ir tas, ko es esmu ielikusi te. Kad es gribētu, lai jūs atstājat savu viedokli, uzrakstat gan par mācībām klātienē, gan mācībām attālināti tieši fizikas ziņā. Respektīvi, tad, kad es ļoti gribētu zināt jūsu viedokli, kas ir tās lietas, kas labi sanāk, ko mēs varam turpināt, kādā veidā mēs varam turpināt strādāt ar kādām metodēm. Un noteikti pat vēl varētu būt vēl būtiskāk, kas ir tās lietas, ko vajadzētu jūsuprāt mainīt. Un tā anketa viņa ir ļoti ērts veids, kā to noskaidrot, tāpēc, ka tas ir pilnīgi anonīmi, bet tad jūs varat mierīgi izteikt to savu viedokli gan par labajām lietām, kas patīk, gan par lietām, kuras varētu mainīt vai no kurām varētu izvairīties vispār nākotnē. Jo es ļoti gribu zināt, kā jums pašiem liekas, kā jūs to visu redzat no savas puses. Un, ja jūs to anketu aizpildat un man pasaka, tad es zinu un es varu mainīt. Savukārt, ja ir tā, ja tas paliek vienkārši savstarpējās sarunās un neviens man nekad neko nepasaka, tad loģiski, ka es nevaru uzlabot kaut ko, ko varētu, piemēram, jūsuprāt, izmainīt un ko varētu pielikt klāt vai kaut ko varētu noņemt nost. Tad, kad jūs pildīsiet tās anketas, tur ir tie 2 zilie vārdi šeit. Zem katra vārda ir sava anketa, jo loģiski viena daļa, kamēr mēs vēl klātienē paspējam pamācīties, un tad liela daļa vismaz šajā semestrī mums ir attālināti. Tad viņas sanāk 2, jo abi tie procesi viņi ir diezgan dažādi. Un atšķirās lietas, ko reāli mēs varam darīt, ko mēs nevaram darīt, vai ir kaut kādi ierobežojošos faktori. Un tad, kad es ļoti aicinātu viņu izpildīt, jo tas ir tieši par fiziku, tieši par fizikas priekšmetu, fizikas mācībām un tieši par mani kā par skolotāju. Un tieši par to arī būtu jādomā, un es ļoti labprāt izlasītu tos viedokļus, lai es tad saprastu un beigās varētu izveidot tieši jūsu klasē atbilstoši tādas stundas, kādas jūs gribētu, lai beigās ir tā, ka gan man ir interesanti, es gan varu ieguldīties un domāt un mēģināt saprast, kas būtu vēl interesantāk, kā lai pamaina noteiktus aspektus stundā, un arī jums būtu
tā priekšrocība tas, ka tā stunda tiešām ir veidota pēc iespējas interesantāk un pēc iespējas tieši pielāgotāk tieši jūsu klasē un jūsu klases vēlmēm. Tāpēc vienīgā lieta, kas tur ir tāda, kas norāda uz aptuveno, par ko kurš ir aizpildījis, ir, ka tā anketa ir sadalīta par klasēm, lai būtu vienkārši loģiski, jo ir kaut kādas vēlmes, kas starp klasēm var atšķirties. Tā, tas ir par tām anketām, kas ir nevis tā kā parasti. Un tagad būtu, ja mēs runātu par, ko mums šodien būtu jādara tā kā no fizikas un fizikas satura viedokļa, tad tas ir tas, kas ir te pie mājas darbiem. Respektīvi, es te esmu ievietojusi divus failus, kurus sauc grupu darbs. Abi divi faili ir pilnīgi vienādi, mainās tikai tas, vai tas ir PDF fails vai tas ir Word fails. Atšķirībā no tā, kā dators grib ar viņu strādāt. Šos failus mums vajadzēs, lai darbotos šodien. Tad jūs varat viņus lejupielādēt savos datoros vai savos telefonos un turēt atvērtus un skatīties viņus līdzi, jo mēs ar viņiem darbosimies. Tad vēl šeit nevar redzēt, jo esmu izvēlējusies visus. Man nav tāda iespēja, piemēram, paņemt atsevišķi katru no jums. Tad, ja jūs ejat savā dienas grāmatā, tad te zem visiem tiem pielikumiem ir arī rakstīts klases darbs uzdevumi.lv, un tas ir tas parastais ieskaitīts, neieskaitīts testiņš par stundas tēmu. Viņš vienkārši šoreiz nav te tekstā, bet viņš ir te apakšā kā klases darbs norādīts. Es atradu uzdevumi.lv jaunu funkciju, domāju, jāpamēģina, jāpaskatās, kāda vispār ir atšķirības starp tām diviem veidiem, kā var norādīt tos uzdevumi.lv testiņus, un tāpēc šoreiz izdomāju tādā veidā pamēģināt. Labi, vai ir kāds jautājums par to, ko es tikko stāstīju, par šīs stundas to visu plānu, par uzdevumi.lv testiņu vai par šīm te aptaujām, par kurām es sākumā drusku pieminēju? Viktorija saka, ka nav. Varbūt kāds cits saka, ka ir. Nu, labi. Ja nav, tad nav. Tad tagad es atkal, kā mēs darīsim? Nē, labāk no sākuma es parādīšu uzreiz, kā izskatās tas grupu darba fails, tad man nebūs liela lēkāšana starp, un tad es pārslēgšu uz prezentāciju. Tad, ja es uzspiežu uz jebkuru no šiem, uz tā grupa darba, tad atverās sekojošs fails. Es viņu nosaucu par grupu darbu, bet beigās izdomāju, ka jūs strādāsiet pāros. Tāpēc sanāca, ka tas nosaukums varbūt neatbilst īsti saturam, bet ideja būs sekojoša. Es jūs nedaudz vēlāk sadalīšu nejaušos pārīšos, un jūsu uzdevums būs tāds, ka katrs no pāra izvēlās vienu lapu, ko viņš grib lasīt. Te ir pirmā lapa, un ja es paskroloju uz leju, te es redzu otro lapu. Katram no pāra ideja ir viena un tā pati. No sākuma individuāli ir jāizlasa tas, kas te ir rakstīts. Tam ir dots apmēram 5 minūtes, bet droši var to ātrāk izdarīt, bet obligāti jāskatās līdzi laikam, jo laiks ir ierobežots. Ja? Tātad katrs individuāli no sākuma izlasa to, kas ir ar oranžo te no Fizmiksa paņemta infografika, un pēc tam blakus ir jautājumi, bet tie jautājumi ir nevis par to tekstu, ko jūs tikko lasījāt, bet par to tekstu, ko lasīja jūsu klases biedrs. Līdz ar to sanāk tā, ka no sākuma jūs individuāli izlasat katrs savu informāciju, kas ir vienā pusē, un tad kopīgi pārunājot tās atbildes, mēģināt vienoties par to, kura ir pareizā atbilde uz jautājumiem blakus. Un viņi ir speciāli sajaukti tādā veidā, ka ir, ja jūs izlasat to tekstiņu par savu tēmu un atbildat par jautājumiem par otru tēmu, tad jūs zinat, principā pēc stundas zinat to visu informāciju par abām divām tēmām. Un kā jūs redzat, te ir tie jautājumi galvenokārt, viņi ir testa veidā, lai būtu ātrāk, lai iet uz priekšu, lai nebūtu tik grūti izdomāt, ko tur beigās jāraksta, izņemot pēdējais abiem diviem, jo tur var būt dažādas līdzstrāvas un maņstrāvas ierīces, kas atrodas kaut kur blakus istabā, un tāpēc tur īsti testu bija ļoti, ļoti grūti uztaisīt. Labi, vai ir kāds jautājums par šo te failu, par to grupu darbu, ko es tagad te rādu?
Labi, pagaidām izskatās, ka nav. Nu, labi, tad es lieku prezentāciju. Un prezentācijā jums uzreiz jau pirmais ir jautājums uz šī slaida. Un jums ir jāiepazīstās ar to attēlu un jānobalso rekurtē apakšā, pašā apakšā, ja es uzspiežu uz reakcijām, es redzu visas šīs reakcijas. Un jums ir jānobalso atbilstoši tam, kā jūs domājat, ko jūs te redzat. Tad īkšķītes ir pirmā atbilde, tad ir pārsteigta seiņa, un tad ir tāda seja, kas smējās. Labi, paldies tiem, kas balso. Balsojam visi, man interesē. Kāds jums šodien? Principā tas ir ļoti labs termometrs, lai saprastu, kāds ir garstāvoklis. Vai tāds nopietns garstāvoklis, vai tāds tā kā nedaudz spēlīgs garstāvoklis. Dažiem ir tāds garstāvoklis, ka viņi jūt, ka, ja viņi būtu citā dzīvē, un ja tas būtu pavisam droši, viņi būtu gatavi to izmēģināt, jo daži nobalsoja rīkšķīt uz augšu. Labi, jā, nu te ir viena ļoti labs... jā, paldies, Beatrice, redzu arī tavu ziņu čatiņā. Te ir ļoti labs piemērs par to, ka cilvēki ir dažādi un cilvēku tā izpratne par to, kas ir droši, kas nav droši, ir dažādi. Jo, ja ir tā, ka tur tas grils tiešām darbojās un šeit tiešām plūst elektrība, tad es nesaprotu, kā tie cilvēki, kas ir baseinā, ir tik nenormāli mierīgi, tur sēž un pilnīgi izbauda visu šo procesu. Nu, man, piemēram, būtu ļoti baila, bet varbūt es vienkārši esmu no tiem cilvēkiem, kurš visticamāk atbildētu ar to izbrīnīto sēņu. Es vienmēr iedomājos sliktākos variantus, tīpaši, ja ir kaut kas saistīts ar drošību. Tā, bet ja mēs turpinām šodien par elektrību un elektriskajām ierīcēm, un šodien tad mums būtu jāpaskatās klāt tāda lieta, kā kas ir strāvas stiprums un beigās, kas ir līdzstrāva un maņstrāva. Tā, tad mūsu plāns ir sekojošs. Šobrīd mēs atrodamies pirmajā Zoom stundā, kura ir obligāta, kurā mums ir jādarbojas diezgan aktīvi. Tad pēc tam būtu jāizpild tas ieskaitīts, neieskaitīts testiņš, kura saite ir e-klasē pieejama. Un tad es vēl ļoti jūs lūgtu izpaust to savu viedokli par to, kas ir labi, ko mēs varam saglabāt, kas ir tās lietas, kas mums vajadzētu mainīt un aizpildīt arī tās aptājas, kas arī ir e-klasē. Un kas ir tieši par fizikas mācību procesu, nevis par visu skolu kopumā, bet tieši par fiziku un tieši par mūsu savstarpēju sadarbību. Nu, un varbūt arī tā, ka mēs esam ļoti dažādi, un katra otrā fizikas stunda, respektīvi, pirmajā stundā, ja mums ir Zooms, tad otrajā stundā var pieslēgties kā konsultācijā, ja ir palikuši jautājumi ar to pašu saiti paroli meeting ID. Nu? Cik ilgi ir tas tests? Jā, viņš šīs dienas laikā jāizpild vienkārši vai uzreiz pēc tam noteikti? Būtu vērts, ka tu viņu izpildīji šodienas laikā, jo tu vienkārši neaizmirsīsi līdz tad vēlāk viņu izpildīt, bet vispār tu viņu var izpildīt arī rītdien, ja tev šodien ir jāskrien vai kaut kas notiekās. Jā, labi, paldies. Jā. Testa termiņš vienmēr ir norādīts arī e-klasē, tā kā tur vienmēr var pastīties, ja gadījumā rodās kaut kādi jautājumi. Labi. Tā. Nu, un šie ir tad mūsu mērķi mūsu Zoom stundai. Izlasam lūdzu katrs pie sevis. Labi, Ralfs Duļevskis, tu vari man pastāstīt, kāda mūsu mērķi stundai šodien? Jā,
jāzina, kas ir strāva stiprums un kā to aprēķināt, Jā. kas ir mainstrāva un līdzstrāva. Un jāvar nosaukt divas ultraierīces ar gan mainstrāvu, gan līdzstrāvu. Jā, super, liels paldies. Jā, tie ir mūsu 3 mērķi. Kā mēs to darīsim? Mēs izmēģināsim ar jums jaunu veidu. Mēģināsim Zoomā sadalīties istabās. Viņas sauc breakout rooms, kas nozīmē to, ka es jūs sadalīšu pa pāriem, bet tie pāri būs nejauši izvēlēti. Tāpēc es viņus nekontrolēju, es nevaru tur salikt kopā tos cilvēkus, kas grib strādāt kopā. Nu, un tajos pāros būs tā, kā es iepriekš rādīju. E-klasē ir pievienots tas fails, kuru sauc grupu darbs, kaut gan šis ir pāru darbs. Jums būs dots 15 minūtes, lai katrs izlasītu savu lapas pusi, kurš lasa ko, ir pilnīgi vienalga. Jūs varat savstarpēji vienoties, kurš lasa pirmo un kurš lasa otro. Izlasam katrs atsevišķi, bet beigās tie jautājumi, kas ir blakus, tiem mums abiem diviem kopīgi ir jāatrod atbildes, jo mēs varam viens otram palīdzēt, tāpēc, ka tie jautājumi ir par to tekstiņu, ko katrs ir lasījis, bet tā kā jauktā secībā. Tā, tajā breakout roomā būs sekojoši. Tad, kad jūs aiziesiet, jūs būsiet divatā un jūs tur varēsiet sarunāties, neviens cits jūs nedzirdēs. Bet, ja ir tā, ka jums kaut kas nav skaidrs vai kaut kas ir nojucis, apakšā, tur, kur ir, piemēram, pirms tam arī tagad bija tās emocijas vai var šērot ekrānu, tur apakšā būs rakstīta vēl viena jauna poga, viņa sauksies Ask for Help, un tā poga ir domāta priekš manis. Tad, kad jūs viņu nospiežat, es redzu, ka jums ir nepieciešama palīdzība, es varu pievienoties tajā istabā un palīdzēt jums atrisināt, kāds tur jums jautājums nu ir radies. 15 minūtes es fiksēšu pati, kas nozīmē to, ka pēc kādām tam 14 minūtēm jums parādīsies lodziņš par to, kad jūs aicina atpakaļ uz galveno istabu, kurā mēs šobrīd atrodamies, kurā mēs viens otru dzirdam. Jūs varat darīt gan tā, ka jūs pagaidat, kamēr tā minūte iztek, un jūs automātiski atgriež atpakaļ uz kopējo istabu. Nu, tas ir tā domāts, lai jūs nepāroj pusvārdā. Vai arī jūs varat, ja jūs gribat, jūs varat arī jebkurā brīdī arī apakšā, tā kā, piemēram, tagad ir rakstīts leave meeting, tad tur būs rakstīts leave breakout room. Ja jūs piespiežat to, jūs izējat ārā no tās savas istabas, kur jūs bijāt divatā, un atgriežaties kopējā istabā, kur mēs esam visi kopā. Vai ir kāds jautājums par tām breakout rooms vai šo darbu, kurš tagad būs jādara pārī? Viņš būs jāiesūta? Nē, viņš nebūs jāiesūta, bet tas testiņš ieskaitīts, neieskaitīts būs par tām saistībā ar tām atbildēm, ko jūs tur meklēsiet un par ko jūs diskutēsiet. Tad mums praktiski vajag katram izvēlēties, kuru lapu un tad izpildīt. Jā, bet tādā ziņā, kad jūs izvēlaties lapu, kuru jūs izlasat, bet tie jautājumi tāpatās ir apgriezti. Piemēram, otrajā lapā ir jautājumi par pirmās lapas tekstu, lai jums savā starpā būtu jāsarunājās un jāpalīdz viens otram. Jā. Labi, vēl kāds jautājums? Vai visiem ir pieejams tas fails, ar ko tagad būs jāstrādā? Ir ļoti būtisks jautājums. Jep. Es ceru, ka tā ir. Tā. Izskatās, ka vienā istabā jūs varētu būt galvenokārt pat 2, bet varbūt būs arī pat 3. Tad tagad es nospiežu pogu, kas manā pusē atver to istabu, un jums katram vajadzētu būt, ka jums parādās lodziņš uz ekrāna, kad jums aicina pievienoties, to arī spiežam.
Vai bija kāda no tām atbildēm, par kurām jūs strīdējāties, nevarējāt saprast, kuru izvēlēties? Tagad būtu īstais brīdis, kad to pateikt. Gadījās, bet tādā ziņā ātri, kā lai saka, sapratām, ka vajadzēja mainīt. Tā kā izdomāt citu piemēru. Labi, vai ir kaut kādi jautājumi par to, kas bija jāpilda tām atbildēm? Kaut ko tādu, ko nesapratāt, varbūt kaut kas tāds ir? Pirmajā lapā 5. uzdevums. Jā, un jautājums? Atbilde ir 0,2 reizi, jo 0,2 dalīts 1. Jā. Sanāk? Jā. Ok. Labi, kā jums gāja ar izdomāšanu, kuras ierīces, kas apkārt atrodas, ir līdzstrāvs un kuras maņstrāvs? Bija viegli to izdomāt? Jā, diezgan. Jā, normāli. Tā kā saka, vajadzēja pastīties pa istabu nedaudz, padomāt. Jā, loģiski, ka būs vieglāk izdomāt, ja ir skaidrs, kas ir līdzstrāva un kas ir maņstrāva, un grūtāk tad, ja tas nav skaidrs. Bet ļoti vienkārši ir tas, ka tas, ko mēs spraužam iekšā elektrībā, un mums tas barojās pat taisno no elektrības, un bez elektrības nevar dzīvot, tad tā būs maņstrāvas ierīce. Savukārt, ja mums ir kaut kāds lādētājs, vienalga, vai tas datoram ir liels pārveidotājs, bet telefoniem ir maziņi pārveidotāji, principā uzreiz pie kontakta, tad mēs zinām to, ka tā būs tā ierīce, kas būs līdzstrāvs, viņš vienkārši barojās no maņstrāvas avota, bet pārveido viņu līdzstrāvā. Labi, un kā jums gāja tieši ar istabām? Jūs kādreiz bijāt strādājuši breakout rooms? Jā. Jā, un kā jums patīk breakout roomos strādāt? Patīk vai labāk kaut ko citu darīt? Ja gadās labs pāris, tad ir fantastiski. Jā, te ir tas limitējošais faktors, kad nevar tā kā uz vietas, ka mēs īsti nevaram izvēlēties to pāri, tā ir taisnība. Bet, ja, piemēram, mēs skatāmies turpmāk, tad par breakout roomiem ik pa laikam būtu ok, vai tā, ka pavisam jūs negribat breakout roomus? Skolotāji, mums jau nebūs vairāk tāda pieredze ar breakoutiem vai ar Zoom, vai tas būs? Kāpēc? Tu domā, mēs uzreiz, kad tur 4. janvārī atgriežamies? Pagaidām jau, pagaidām ārkārt situācija izsludināta vēl, man liekas, līdz janvāra vidum vismaz. Bija kaut kāds 10. vai 11. 11. janvārs bija. Jā, bija kaut kas tāds. Labi, tā ir viena no tām lietām, ko jūs varat padomāt, un tā kā jūs arī redzat, tā ideja, tās ļoti dalās tas, vai jūs gribat vai negribat. Tieši tā iemesla dēļ es gribu, lai jūs individuāli aizpildat tās anketas par attālināto un uz vietas mācību procesu, jo tad man ir daudz vieglāk saprast, kāda ir tas kopējais, tas termometrs, kas ir kopējais, ko jūs gribētu, un nespiest jūs speciāli darīt to, ko jūs negribat. Labi, tad principā šodien tas ir viss. Tad no jums uzdevuma.lv īnīt testiņš par šīs dienas tēmu, un es ceru, ka arī tās 2 anketas par mācību procesu kā tādu. Es saku jums visu labu un tiekamies tad pēc svētkiem. Laimīgus svētkus! Jums arī. Jā, tā. Tā.